Kāds jūsuprāt, Kurzemes mežs izskatās tagad rudenī? Krāšņs. Lapas jau viss ir dzeltē, kā jau rudens. Šogad gan salna nav bijusi, vai lapu dzeltēšana nav aizkavējusies, jūsuprāt? Man liekas, ka nē. Kādreiz jau 18. oktobrī vēl bija silts laiks un kartupeļu talkus taisīja 18. Tik vēlu? Jā, komunāra kolhoza pie Jansona brigādē un kā kura gada. Un šoruden meža veltes ir iegūtas? Nē, nav bijis, nav laika bijis. Kā jūs domājat, vai mežs pārāk daudz neizcērt? Pa daudz izcērt, viss izvandīts, izārdīts, tā kad nevar ne mašīnu iebraukt, nekur nevar dīzēt. Tātad šīs meža izstrādes dēļ varbūt meža ceļi stāvoklis ir pasliktinājies? Ir briesmīgs ceļi. Slikti ceļi, izbraukt nevar. Nesakopti, izcērt, nav jaunaudas, viss nekadēļ. Iestādīts un viss. Katrs paņem ko var un pēc tam, lai citu dara. Tātad trūkst šī atjaunošana meža? Atjaunošana, jā. Un mūsu pašu meža celiņš un smagā tehnika mūsdienu. Vai tā nedara savu? Tikai savu. Padara savu, un, kad teikt, pēc tam vairāk nezinu, kā atjaunot, ko darīt. Un kā ir dzirdēts, kāda šogad ogu un sēņu raža? Brūklēns ir daudz, dzērvens, sēns. Mežā ir viss, ko tik var dabūt. Kā jūs domājat ar meža zvēriem ir? Vai to populācija palielinās? Televīzijā te rāda, man nezinu, pa paduru visur, kur tur ir, man viss jau uzārts, man nezinu, ka te meža cūks izdara visur. Vai tas nozīmē, ka meža cūku skaits ir lielāks un viņas kļūst pievilcīgāks arī laukiem? Nesadarbojas ar mednieku, nesadarbojas ar zemniekiem, man nezinu, ka teikt, zvērs jau iet savu ceļu. Viņš jau grūti novaktēt un tam līdzīgi. Vai ir gadījies redzēt vilku? 6 gadu vecumā. Kādas bija toreiz šīs izjūtas 6-gadīgam puisim redzēt lielo meža plēsonu? Ganos gāja, man nezinu, ka teikt, iznāca no meža un skaties uz aitām, man nezinu, ka teikt, kliedz un bļauj, kamēr sasavs kaimiņus. Plēsons nenodarīja postījumu? Nē, ko nedarīja. Aizgāja mežā. Rudens, protams, dara savu arī mežam. Cik, jūsuprāt, skaists viņš ir šobrīd, oktobra sākumā? Nu, vēl ir pa zaļu. Vēl nav tik lapas nokrāsojušās. Man patīk, ka ir dzeltenāks. Jāgaida pirmās salnas? Nē, es neteikšu pat, ka lapas krāsojās no salnām. Jo ir jau sarkanas lapas, bet salnas jau nav bijušas. Tātad pa siltu, lai lapa būtu krāsaina? Es nezinu, kāda ķimiskā reakcija notiek, ka kokiem lapas krāsojās. To es nezinu. Jūs pirms šīs intervijas apgalvojat, ka dzīvojat pie meža. Jā. Kā ir dzīvot pie meža rudenī? Klusi un mierīgi. Nu, brieži vienīgi nāk ārā. Vai baurs jau būtu beidzies? Nu, es nezinu, es leduskapi neesmu izlikusi, jā. Jau tomēr uz augstumu, es saprotu, bauro. Bet nu, biets un atnāca noēst, tāpēc, ka es biju pa slinku noņēmu. Un pats baurs arī dzirdēt šīs skaņas kolosālās? Jā. Saprotams, ir. Un kāda bija meža velšu sezona? Es domāju, šeit sēnes, ogas. Nu, ogas bija pietiekoši, tātad brūklens, dzērvens, jā, bet, nu, sēnēm gan tā paknapāk. Kā tad tā? Nu, es nezinu, baraviks man tā vienīgā tāda sēna, kas man vajag un garšo. Šogad nav? Šogad nav. Varbūt pa maz sniega bija? Nu, tu nezinu, dabai tā tad nevajag, viņa atpūšās. Un kādi šobrīd
Kā uzvedās šobrīd meža putniņi? Nāk jau ciemos pie jums? Jā, kaņepes ir apēstas gandrīz, un vispār putni ir ļoti rijīgi. Jā, visas jāņogas viņi apēda jau. Pa citu gadu stāv un nobirst, tad tik viss apēsts. Un pīlāģus nāk sētā un apēd, un vispār viņi ļoti, ļoti barojās. Vai jūs domājat, tas uz bargu ziemu, jeb ka viņi pielāgojās un redz, ka māja un nāk te vieglāk iegūt pārtiku? To ir grūti pateikt. Kaķi arī daudz ēd. Vai kaķim jau spāle krīt? Maina kažoku? Būtībā viņš jau drusku maina visu laiku. Jā, tā kā nemāk patvērt, bet kaķis arī palicis ļoti rijīgs. Ar visām pelēm vienalga vajag barību dot. Es jau gribēju vaicāt, kā tad ir pie meža dzīvojot ar pelīti mājā? Pelīts ir pietiekoši, jā. Tā manta netrūkst. Tā ir katru rudeni, jeb šogad vairāk? Grūti pateikt. Vēl nav sals. Peles nāk iekšā vairāk arī tad, kad sāk salt. Tad arī peles nāk mājās. Vecajās, saprotams, ne jau eiro mājās. Protams. Un kas vēl? Ziema būs mainīga. Bet tā es domāju. Iespējams, ko vēl grūti pateikt, būs bargāks kāds sals. Būs. Bet tā viņa būs mainīga. Un no tādiem retākiem dzīvniekiem, meža dzīvnieks, es šeit domāju, kas ir redzēts? Nu, piemēram, vai vilks ir redzēts? Vilks nav redzēts. Pēdas ir, bet ne pie mājām. Tas drusku citur. Pēdas ir, jā. Nu, labs jau gan apciemo. Lapsas ķer peles, jā, lapsas staigā. Jenot nāk tagad aiz tāboles saldos. Takas iebriduši pa veco zāli. Visa ābele tā saldā tiek apēsta, to jenot izdara. No kurienes pati esat? Laukiem. Tas būtu? Turlaus. Kādi Turlaus pusē meži šoruden? Nav bijis laika aiziet. Vēl līdz mežam nav tikts? Ne. Vai jūs prāt jau lapas pietiekam krāsains, lai būtu interesanti pa mežu pastaigāt? Domāju, ka jā. Salna vēl nav bijusi? Nu, salna nav. Nu, un kā ar mežu veltēm? Vai šogad ievākt jau? Ir kaut kas un arī nav vēl. Kas vēl nav dzērvene? Jā. Un jūs pusē ir tādi purvi, kur dzērvenes auga? Es pat nezinu. Vispār ir, bet ir jāmeklē. Tur jābūt zinātājam. Nu, un piemēram ar sēnēm kā šogad? Nu, sēnēs es vēl arī neesmu paspējusi, bet ir nomēģināts ir, bet ceru, ka vēl paspējuši. Ziemas sēni jau vēl priekšā. Jā. Un, nu, piemēram, dzīvojot laukos, kā ir ar meža zvēriņiem? Nāk ciemos? Jā. Piemēram? Nu, stirns mums centrā staigā pa dārzu. Pat. Pa mazdārziņu. Ko viņas tur meklē? Kas tur garšīgs vēl palicis? Viņas visu, ko noprovē. Paraust, ko vajag, un kas negaršo, tas paliek. Nu, teiksim, pirms gājputnu aizlidošanas arī nebija lielais uzlidojums jūsu pusē? Nē. Un meža putniņš vai jau lēnā garā nāk ciemos? Man liekas, ka nē. Centrā es tā daudz nemanu. Un lapsa? Jā, pa pilnam. Ko viņi meklē? Turlaus centrā. Viss tas. Un ir dzirdēts, ka noķer arī? Jā. Kā ar viņām varētu cīnīties? Es nezinu. Kā viņām var. Pieskatīt vairāk vistu? Jā, noteikti. Man šogad ir žogā, tad man nav, bet pagājuši gadu man pie istabas durvīm bija. Lapas. Tātad pat pie pašām mājām? Jā. Viņi palikusi drošāki, jūsuprāt, labs? Jā. Viņas ir droši. Es nemūku. Varbūt viņas nāk uz lauku pelēs? Es nezinu, var jau būt. Un kā ar pelēm? Nu, Nāk rudens? Man ir kaķi, man nav problēmas. Viņi ir čakli pietiekami? Jā. Sakiet, lūdzu, ēdos pusē, kādi meži ir šogad? Kādu šogad es domāju, ka lapas jau būs ilgāk nekā citas gads. Salons nav bijuši. Vēl pietiekami zaļš mežs ir? Es domāju, ka jā.
Vēl jau nekrāsojās, to lapas vēl nekrīt no. Skaistākais laiks tā tad vēl priekšā. Protams, pēc salnām tā būs krāsaināks. Un kā bija jūsu pusē ar meža veltēm? Šogad jau nevarēja sūdzēties. Ogas, sēnes bija pa pilnam. Tad vajadzēja iet un lasīt. Saka jau, ka baravika rāža maza šogad. Šur tur bija. Es esmu uzgājis, kur bija viena otra tīrs. Tā nekas sarā. Priekš ziemu pietiek. Teiksim, kā uzvedās jūsuprāt meža zvēriņi tagad rudens sezonā? Viņi nāk tā, ka tur pie manam mājām nāk ārā stirniņu sābols uzās, jauniem sējumiem. Piebarojās droši vien. Un kā ar buļļu bauru? Ir dzirdēts jūsu pusē? Dzirdēts. Varētu būt vēl pāgru? Es domāju, viņi jau tā kā saules jau tad. Es domāju, ka būs tik oktobrī kaut kur atrāk. Tā jau katru gadu vien dzird, bet es vēl šogad vēl neesmu dzirdējis. Droši vien ir nācies braukt pa meža ceļiem. Kāds ir viņu stāvoklis? Lietutiņš uzlīst? Smagā tehnika? Nē, labā stāvokļa. Viss, kas ir taisīt meža ceļi. Cik braukāja pa vasaru tagad pa sēniem, pa ogam, prima ceļi. Nevar sūdzēties. Un pats mežs vai netiek pārāk daudz izcirsts? Kā to, ka es jau domāju, ka viņi pa daudz maziņas cērt. Ka vēl nav sasnieguši to vecumu. Pārāk jauns koks? Pārāk jauns, tāds priedīts jau griež gar zemi, kas tur var būt. Es domāju, ka bišķi pātri, bet to jau mežnieki tie jau labāk zina, kas viņiem jādara. Un kā ar meža putniņiem? Vai nesāk nākt jau pie mājām? Kāds? Es nemaz nezinu, kā tur kaut kādi jau tur skraid, bet es jau tur putniņus diezko neatšķiru. Kā ar zīlītēm? Zīlītēm? Vēl pie loga nenāk? Vēl nav. Zīlīts vēl nav redzēts. Zīlīts vēl nav redzēts, vēl saka. Sakiet, lūdzu, kādi šogad ir meži rudens pusē Renga? Meži kā meži, tikai ļoti daudz ir izcirsts. Ārkārtīgi izcērt pēdējā laikā. Kaut gan teica, ka vispār par maz vēl izcērt. Manā uztverē, cik es ar mežiem esmu darbojies, man liekas, ka ļoti daudz izcērt. Un kā ar atjaunošanu? Ir pārsvarā lielāko daļu, ko atjauno, bet ir arī, ko neatjauno, kas nav atjaunots. Pat iepriekšējais sastaptais cilvēks no Ēdolas puses teica, ka meža ceļi pie viņiem esot labi. Kā pie jums? Kā kurā vietā. Ir izbraucam, bet pārsvarā lielāko daļu, kur cērt, tur ir slikti ceļi. Tas ir smagās tehnikas dēļ? Smagās tehnikas dēļ. Un arī laiks iespaido. Un droši vien tas ir pavasarī un rudenī, kad ja ir slapš laiks, tad ceļi ātri bojājās. Jūsu pusē kāda bija meža velšu raža? Kāda raža? Ogas, sēnes. Vispār ogas un sēnes bija, pārsvarā gailenis. Es dzīvoju aiz Rennes 11 km, mums tur priežu meža pārsvarā, tur ļoti daudz gailenis šogad bija. Un arī melenis bija. Un pārējās sēnes? Pārējās sēnes ir ļoti maz, ēdamās sēnes. Kādēļ tā varētu būt? Grūti pateikt, nezinu, kāpēc. Varbūt, ka vēl būs. Saka, pat tikai baravika sākot augt, vai tā ir pieredzēts? Tā varētu būt. Es staigāju pa mežu diezgan bieži, bet kad pāris bardīkas tikai atradas. Un kā uzvedās meža zvēriņi? Noteikti jau arī viņi nav sveši jums. Zvēriņi uzvedās visādi, vispārīgi. Kā kurais? Pa dārziem, dārzs, ābolus palīdz novākt. Tās droši vien ir stirnas. Stirnas, buki, var sakot, brieži pārsvarā. Meža cūks ir ļoti daudz mežā. Kādēļ viņas varētu būt aizvien vairāk pēdējos gados? Vispār limits tik daudz netiek atšauts. Kāpēc? Un līdz ar to nodara arī sējumiem, dārziem, ostījumus. Mūsu pusē neko nenodara. Viņiem pietiek mežā barīgi? Pietiek mežā un piebaro vēl, mednieki piebaro. Pagaidām viss ir normāli. Teiksim, putni kā uzvedās? Vai nenāk jau pie mājas tuvāk? Putni neko nevar teikt, tāpat kā vienmēr. Nekāda izmaiņa nav. Un kāds interesantāks dzīvnieciņš, piemēram, tas pats pelēķis vilks, vai redzēts jūsu pusē? Ir redzēti.
Mūsu pusē vispārīgi par cik mēs dzīvojam tieši mežā, tad ir parādījušies vilki. Man pat pašam no sēci dažus gadus apakaļ sunis paņēmis. Tik droši vilks? Jā, droši. 3 vilks bija un tāds smuks mazs sunīts bija tāds agresīvs diezgan. Paņēma un kauri. Bet vai pats arī redzējis esat? Vispārīgi gadījies. Es šāvu zarais. Un nošāvāt? Ir nošauts. Ir nošauts un ir pūdeļāts arī. Es pats esmu arī mednieks. Un tātad, kā jūs domājat, vai vilku skaits palielinās un tas neapdraud pārējos zvērus mežā? Nu, nezinu, vispār. Vilks jau ir sanitārs. Tā viņi tur. Vilki jau diezgan daudz Latvijā ir. Grūti pateikt. Un vai ir redzēts tāds redz dzīvnieks kā lūsis? Lūši kādreiz vispārīgi manā pusē bija daudz, bet pēdējā laikā es neesmu manījis. Mainījis dzīves vietu, jūsuprāt? Mainījis dzīves vietu. Tas varētu būt tieši saistīts ar meža izciršanu? Nu, protams. Meža izciršana jau visu ko dzīvniekiem maina. Un, kad pienāk ziema, jūs teicāt, dzīvojat meža vidū, vai šis meža zvēriņš nepaliek aizvien drošāks un nenāk jau pie pašām mājām? Nu, brieži jau nāk sētā iekšā. Kā to viņš nenāk? Ēst grib. Vai bauras jau bija? Bija. Daļai jau atšaut ir un vēl jāatšauj, bet nu jau iet uz beigām. Kāda kolekcijas rāga arī jūs pusē nošaut vai ir dzirdēts? Koalīcijas rāda man pašam ir vispārīgi nošaut 3 rāgi un 2 ir sudraba medaļa. Tur pats Rendas pusē? Pats Rendas pusē. Vienam ir 14 žuburi un otram ir 16 un trešam 13 žuburi. Pats ar savu roku šāvus. Jūs esat no Snēpels puses. Jā. Kādi šoruden ir meži jūsu pusē? Kā vienmēr skaisti. Vēl nav bijuši saunas, vai jau ir pietiekamais krāsas gamma, lai iet šo mežu lūkoties? Jo, protams, katru dienu vēl ej. Uz mežu? Jā, strādāju tur. Nu, un, teiksim, kādas meža veltes pietiekamā daudzumā bija šogad? Jā, protams, viss pietika, viss pietika šogad. Kas bija visvairāk? Gailens. Un ogām? Melens. Un kā ar dzērveni būs? Arī ir, jā, es esmu bijis lasīt. Bija, bet nu ne meža, bet selekcionētās. Un, nu, teiksim, ikdienā esot mežā, vai mežā mitrums ir pietiekams? Jā, protams, ļoti labi. Bet pa daudz vēl nav? Pa daudz nav. Taisn tā, ka vajag pašlaik ir. Teiksim, kā meža zvēriņi, tuvojoties rudenim, droši vien arī ir gadījies sastapt. Jā, ir. Stirniņš ir, zaķi ir. Zaķi ir daudz? Neteiksim, ka daudz, bet ir. Ir redzēti vismaz. Un rudenim tuvojoties, vai jūs pieminētā stirniņa aizvien biežāk nenāk tuvāk mājām? Jā, nāk. Protams, ka nāk. Ko viņi tur meklē? Garšīgo ābolu? Ābolu, jā. Un vai meža cūku nenoposta? Kādu kartupeļu lauku vai vēl kaut ko? Tas gan nav bijis. Jūsu pusē tā nav? Nē, pie manīm ne. Vai ir gadījies sastapt arī pelēts vilku? Nē. Nav redzēts. Snēpels pusē nav? Nav redzēts, nē. Un no putniem meža, kur ir šobrīd tie aktīvākie sīļi? Varētu būt, jā, ka tie ir kaut kur manīt. Vēl kādi maziņie kaut kur lēkā. Sīlim jālasa zīles ziemai. Un kā ar dzeņiem? Nav ievērot, taču nav ievērot. Vai meža zīlīti jau arī nesāk lasīties uz jūsu pusi pie mājām? Arī nav manīt, nav vēl manīt. Nē. Tātad vēl pietiekama barības bāze, lai dzīvot mežā? Jā. Un, nu, teiksim, grauzēji, kā ar pelēm mājas pusē? Nu, ir. Netrūks tie vēl, jā. Droši vien peļu medībās arī uz lauka
neviena vien lapas ir. Nu, tās gan es tā nav redzējis uz lauku vēl. Kaut kur citur viņas ir. Pie mājas nenāk? Nē. Pašlaik nē. Kā jūs domājat, kas būs mežā rudens? Ko nozīmē koki un vispārējais dabā mežā? Kāds viņš varētu būt? Grūti teikt. Vēl neko tādu nemanu. Vēl var teikt, ir vasara. Vēl ir forši. Kā meža gudinieku pusē sagaida rudeni? Kādi viņi ir? Jau pietiekami krāsaini? Nu, ir jūtams jau ir labs birsts un paliek jau dzelteni, sarkani, visādas krāsas. Visādas. Nu, teiksim, kā bērzam birsts šīs lapas, kā būs ar sniegu? Nu, bērzam šorudeni ir, nu, gan arī citiem gadiem, bet vairāk no apakšas jau. Un ko tas varētu nozīmēt? Nu, es te dzirdēju pa radio, pa televizoru teicu, kad pa priekšu apklāja lapām, kad būs augstu ziema. Un, saknes apklāja, lai neapsauc koku. Nu, teiksim, jūsu pusē kā bija ar sēņu nogrāžu? Nu, šogad mūsu pusē, gudnieku pusē vispār briesmīgi, var teikt, uz pusi mazāk bija. Tāpēc, ka lietas mums nebija. Viena momenta gailiņš bija sanāks un pazudu viss, palika dzeltens, tikpat tā kā uz panni uzcepts. Bet uznāca lietutiņš, nu tad varēja vākt. Un kā ar rudens sēni? Bet rudens sēnis, baravīks. Ganrīz tā kā nebija. Te uz Miķeļa drusciņ bija parādījusies, bet no atkal nav. Sēni gads nav. Nu, šitās tas, pateiksim, pabērs tāds švakāks sēnis, tas vilnens, nu, tās jau bija, bet ar ogām pie maniem tur tik švaki, bet cik es tā jau te interesējos, braukalins te gribēja, melens, nu, kaut kur ir. Kur lietas bija tālāk, kaut kur mežos bija tā, bet nu jau nebija tā kā citiem gadiem. Vai pats arī dzīvojat netālu no meža? Nu, man nekad 100 metru no meža. Kā ir meža malā dzīvot? Kā tad ir ar zvēriņiem sadzīvot? Nu, zvēriņi paliek zvēriņi, bet nu, paliek bezkaunīgāk, vai viņam trūkst. Ēdamais, vai es neteicu, mums tur apkārt visi tie dāni saimniekot, tie jau briesmīgi pūš visādas indas, visādas, un uz tiem laukiem neiet, nu, un es tur jau deķi mazvaisī palicis, tie iedzīvotāji, cik mēs tur esam gandrīz uz kilometru, pat 2-3 iedzīvotāji. Kādreiz esot bijis veco atpakaļ, vairāk gadus atpakaļ bijis pat pie 100. Visi pazuduši, izmiruši. Un neapsmidzināto platību zvēriņš mīl un ciemojās jūsu mājās. Jā, un tā kā bija tagad tur viens otrs kaut ko iesēja, kas jau viņam patīk ēdamais, to gan arī vairs kult nav ko. Man pašam, kad 2 gadu atpakaļ. Viss kartupeļi nav 3 bija pat īrot. Mežcūks. Neiegāja. Nu. Un šogad piedzīvoja vēl lielāku joku. Kas notika? Kurmi un tāds pelēks, bez tāds īsts astins. Viss man izcēla, viss kartupeļs ar uz ārā, zinu, viss uzcēla augšā un gan arī, kad 5 centimetri, 10 centimetru vitins parādījās un kartupeļi nebija. Kad 12 maisi bija iestādījis, kad 5 maišals varbūt savās. Viss kaut kas burkāni, viss izcēla, pats, ka iet ar kājiem līdz ceļiem, gan arī grimst iekšā to salavās, tos caurumos visu. No kurienes viņi radās, tie kurmi, kadreiz bija, bet nu maz bija. Kā ar briežiem?
Nevar teikt. Vai Baurs ir dzirdēts šogad? Diezgan smuki. Smuki visās pusēs. Un tālāk tur saucamā tīms uz apriķiem, tur iet visādi skaņas. Nu, teiksim, meža plēsēji. Lapsas draudzene nenāk ciemos? Lapsas nevariet teikt pa būšenību, bet, nav tā kā, gan arī tā kā citiem gadiem ir bijis vairāk. Bet galvenais cit, tā kā, teiksim, tas mājas vairs nav, un šitie, kas tie ir. Sask rodās šitās, caunas. Man pašam 20 viss, pazūd viss pa tīro. Šogad? Jā, šogad. Rodās kaut kur caurumu atrod, iet iekšā, no rīt patais durvis, 3, 4 visi nokos, rīklis ir viss pārkosts un viss dzīvs, mocījos ilgu laiku, tas uztaisīja viss caurums. Pašlaik tagad neko daudz tā neredzu. Un viss kaut kādi jocīgāk. Man te bija šitās, kirši bija. Putni klāt? Jā, un šitie melie, kas viņš saucās, te meža strazdi, kas viņi tādi tad spīdīgi. Tie ir savairojusies, nekādas ogas vairs nav. Viss jānogas, un šitie bija, vīnogs man tā paša audzēt, tur viss. Un tagad stāv un gaida, kamēr tikai viņš nogatavojas un liekas baros, un tā smuku nolas, ka gan arī pats nevar dabūt nevienu ogu. Tad jau meža putniņš ir palicis slingāks un nāk pie jums ciemoties. Nāk viss pie mājām un cauri. Es teicu, kaut kas tā, pierod viss pie cilvēkiem. Laikam varbūt, ka viņām arī kaut kādu ēšanas trūkumu, kā iet tuvāk pie mājām. Kas tā. Kādi jūtas, citiem gadiem vairs nebija. Bumbieri man bija. Un šitie rudeni bumbieri. Kadreiz vējš tā kā uznāk nokrit pie zemes, es pārnes mājas. Pilnīgi bez nažas nevar iekost tiem bumberiem. Bet kokos visos būtu redzējis līdz pusē. Un galvenais no saules puses. Izēja tā, ka paliek āda vien. Es dabūju nemt visus bumberus bez laika. Āboļus ar visu saknābā un... Es teicu, ir tā. Tā tad nav nemaz tik viegli dzīvot 100 metrus no meža? Nē, es tev pateikšu, smuka ir, viss kaut ko redzēt, ka čibina un viss skaņas, viss kaut ko, bet, kas viņam patīk, to viņa vāc pirmie. Tur vairs nav ko.